kad mostas visa daba, kad smaržo mējas, smaržo pavasara ziedi, un mēs visi redzam, ka vasarai vārti ir vaļā. Bet vasaras svētki ir arī tādi svētki, kad atdzimst ne tikai daba, bet atdzimst arī cilvēku dvēseles. Un Jaunpiebalgas novadā mēs šos svētkus jau 4. gadu svinām ar labām sirdīm, ar labām domām un ar labiem darbiem. Un kā jau lielākā daļa droši vien zina, ka mēs šobrīd atkal esam sapulcējušies veikt tādu mazu labu darbiņu savam novadam. Mēs vācam naudiņu novada daudzbērnu ģimeņu bērniem skolas gaitu uzsākšanai. Ļoti ceru, ka jums patiks piedalīties šī pasākumā, ka patiks koncerts, patiks izsolēt piedāvātās lietas, kuras katru gadu ar lielu sajūsmu tiek uzņemtas. Un ceram arī, ka jūsu maciņi būs diezgan plaši un Jaunpiebalgas vidusskolas skolnieki daudzbērnu ģimenē mācību gadu uzsāks priecīgāki, jo viņiem skolas somas arī līdz ar to būs pilnākas. Un tad vēl tāds dzejoklis. Labs vārds pie laba darba vada. Labs darbs ir labam vārdam rada. Un cilvēks labs, kas labu dara, ir saules stars no Dieva gara. It's my
dvēselē dzied, caur tūkstošu balsīm klusi. Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigznēm bija bijusi. Skumst mana dvēsele skumst, kas vējas tīkli jūras krastā. Skumst mana dvēsele skumst, tā skumst.
Tavas sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Kad šaubu ķēdes tiek pacestas un dziļas sāpes remdaļas, tavas sirds, kad dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Šo nākamo dziesmu noteikti daudz ir dzirdējuši. Mēs dziedāsim šo dziesmu latviešu valodā. Es aicinu arī iedziedājumi droši varat dziedāt līdzi. Par mīloto un par vienīgo, par tautas sāpēm cerību, par māti un par sauli dziesmu daudz. Bet tam, kurš visu radījis, skan visās zemes valodās, viens vārds, kas viņu slavē, Aleluja! Aleluja! Aleluja, aleluja, aleluja. Ja cīņu kādreiz zaudējis, vai tā kā Dāvids pakritis, tad rokas nenolaidēt atceries. Būs vienmēr kāds, kas negribēs un muti aizvās centīsies, lai neskanētu vairāk Aleluja, 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 Aleluja. Zemākā, Dievs spēku dod mums piecelties, kaut ļaužu mēlis nežēlīgi dzēt. Būs vienmēr tiem, kas pretosies un Dievu noliek vēlēsies, bet mūžam neatņems pie Aleluja, Aleluja, Aleluja. Aleluja, aleluja.
satiksim, par dzīvi atbildēsim, vai dziedāsim, tad arī Alleluja. Alleluja, 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 Emmanuel.
tieši par jums, par 11. laiku. Skolu gribās? Gribās? Pats ar roku, kurš grib skolu. Te jau viss kārtībā, skolu gribās. Nu tad jau nākamā dziesma saucas 11. laiks. Un DJs ir nedaudz skaļāk mikrofonu. Drusi. Aiziet? Un klavē visu labāk. Pirmais neošķirts pieskāriens, visais bija tāds, bet tas jau nav nekas. Ja 11 pāriem atmiņās un fotografijās, laiks, tas laiks, jau kas 11 gadu laiks. Ir tikai tītās, sēdz pēdējās, un tu šāina pēdējās, un slepus nozagties, tas tik bija laiks. Un droši vēl naktē, ja kurš ir tāds aktīvs, nekādreiz sēdēt, nekas tā kāsni. Tad jau par garu likās vienā, gaidīts bija tikai nokas. Un kad tas bija klāt, izskatās savādā, ja vieta tik mums zināmā, kopā jāsanā. Laiks, tas laiks, jau kas 11 gadu laiks. Ir tikai tītās, sēdz pēdējās, un šāina pēdējās, un slepus nozagties, tas tik bija laiks. Un arī mūsu pirmais dejotāks. Aplaudēsim viņam. Labāk! Viņš ir jau ļoti skaistu meiteni. Un viņam vēl sanāk. Tas laiks, jau kas 11 gadu laiks. Laiks, tas laiks, jau kas 11 gadu laiks. Laiks, tas laiks, jau kas 11 gadu laiks. Tas laiks, jau kas 11 gadu laiks. Paldies! Maizi, kuru ir cepusi Ieva Dulberga. Ieva Dulberga ir zālē. Jūs esat. Nu, šī ir tā kundze, par kuru slava ir arī Rīgā aizgājusi. Jo rīdzinieki man bija atbraukuši pie manis uz pirti un teica, kaut kur Piebalgā varot nopirkt ļoti garšīgu maizi. Tagad jūs varat tikt pie šīs maizes, iegādāties to. Sākuma cena vienam kukulīti, mums ir 2 lati. Tā, atrodu maizīti. Atrodu maizīti. Nu, skaista maizīte. Iztiecim viņu ārā. Smaržo debešķīti. Lūdzu. Cik lūdzu solat? 2,50. 3 lati. 3 lati. 5 lati. 5 lati. Kurš teica 5 lati? 5 lati pirmo reizi. 6 lati. 6 lati pirmo reizi. 6 lati. Otro reizi.
6 lati, Maisīte kungs jūsu. Bišu saimniecība, Lakstiņas, Sarmīte mekšana. Zinu, daudz dejo, piedalās jaunpiebaudas vidējās paudzes deju kolektīvā, tātad medus ir deisks, jo viņas bites līdz ar viņu droši dejo līdzi. Būs dziesmu svētkos. Tāda mums bija sākums. Sākuma cena arī nav maza. 14 lati, bet te ir kas? Bišu maize. Bišu maize. Tāda, redziet, te ir krīstoši, tad zieku tekšana, šitāds docis. Tāda medus ievāks piebaldā. Un beztermiņa, jo, redz, ieteicams līdz pilnīgi nekas nav minēts. Fantastiski. Tātad, redziet, un vēl maisiņš. Un aiziet pie kaimiņa uz jubileju ieliekot kaut ko. Nu, tas tur neieiet. Tātad, šitas viss pa 14 latiem sākuma cena. Bišu maize vispār, man liekas, ļoti dārga, vai ne? Es tā baigi nepārzinu, bet viņai ļoti, ļoti veselīgi tik daudz, es zinu. Nav savilkusies, arī ir tāda viss tā nākās. Var pa vienam draudz mēs 15 lati pirmo reizi. Tātad bišu maize. Nu jā. Arī beztermiņa. 300 gramu, var pateikt priekšā. 300 gramu, tātad 15 lati, otro reizi. 15 lati, trešo reizi. Sieru izlase, pēdiņās delikatese. Kur tur aizgāja kas maizi pirka, būtu baigi labais konkurents. Ilona Kaņepe ir gatavojusi no lejas jaudēļiem. Naudēļiem. Ļoti, es domāju, kad nācu iekšā, kas ir tā smaržo? Tagad es zinu, kas ir tā smaržo. Tā maize un šitais tevi siers. Tātad 6 lati, bet redziet, kas te ir pa izlasi. Te ir tāds liels rituļs, kas ir salikts no 4 daļām. Laikam tāds. Tātad 6 lati, pirmo reizi. 6,50. Jā, es saprotu 6,50, pirmo reizi. Bet šitāds siers, es kad pat skatījos šitos Holandes un tie visi, tur ir ar izstrādājumiem, taukiem klāt kaut kādiem, ja? Te ir pilnīgi dzīvs produkts no piebaldas brūnaļām. Tā kā 6,50 pirmo reizi, 6,52 reizi. Tiešām es iesniedzu. 7 lati pirmo reizi. 7,50. Jau zinu, kas tas. Tie ir zinātāji, ka tas ir to vērts. 7,50 otro reizi. 8 lati pirmo reizi. 8 lati. 8,50 pirmo reizi. 8,50 otro reizi. 10 lati pirmo reizi. Pareizi, tu tak to kukuli nopirki. Nedabūt, tu viss tas siers būs 10 lati pirmo reizi. 10 lati otro reizi. 10 lati 11 lati pirmo reizi. Te ir 4 gabaliņi. Un liels rīkos man jau roka būs. Tā 11 lati. Siera autori arī var personīgi iepazīties. 11 lati otro reizi. Var arī pa 50 centīmiem. Ne, tas piedāvājums. Tātad 11 lati. Trešo reizi. Es domāju, ka rezultāts tādā garīgajā izteiksmē jums pašiem ir redzams, ka mēs paši esam laimīgi un apmierināti. Un es domāju, ka būsim darījuši arī daudzas ģimenes laimīgākas nedaudz. Bet tajā materiālā izteiksmē, ziedojuma kastītē, mums ir nokļuvuši 66 lati un 94 santīmi. Un izsolē mums kaut kā ļoti labi šoreiz ir gājis, ir savākušies
Es ceru, ka visi vēl, kas nav atnesuši, arī atnesīs 151 latu. Ātrumā neprot sarēķināt, bet pār pa 200 latiem. Tātad mums ir šī bilance šī vakara. Un ar to es arī gribētu jūs visus apsveikt, novēlēt jaukus vasaras svētkus, novēlēt jauku svētdienas vakaru, novēlēt jauku vasaru, daudz patīkamu brīžu jūsu dzīvē, jūsu tuvinieku dzīvē. Visu labu, lai jums labi veicās. Paldies, ka bijāt šodien atnākuši.